ciemos 2010. Gada Latvijas rallija čempioni Andis Neikšāns un Pēteris Dzirkals. Kurš no Holas Winter rallija posmiem jums likās vissarežģītākais? 12 ātruma posmi bija, kas visi gāja pa 2 reizēm, un visi bija labā reģionā, un neviens izteikts tur nebija ātruma posms. Viss te ir jautājums, kas ir tas interesantais vai sarežģītais, jo vienā ātruma posmā arī ir, teiksim, tādi plati un ātri gabali, kur tur ātrums vietām varbūt arī 180-190 km/h. Kādam tas liekas, teiksim, interesantākais, ka tik liels tas ātrums. Tajāpat laikā ir kaut kādi šauri meža posmiņi, kur ātrums varbūt ir 70 vai 80 km/h, bet viņš ir tāds, ka tur tik ļoti ir jāstrādā to mašīnu nepārtraukti, tur stūres, ātrumi, bremzes, tāpat stenogramma ļoti sarežģīta, ļoti daudz dažādu elementu. Citam gal tas liekas interesanti, bet kopējā koncepcija, kā pagaidām liekas ar jauno mašīnu, ir tas, ka tieši uz tādiem platajiem, ātriem gabaliem, liekas, ka tā sarašana ar mašīnu ir jau, es uzskatu, vismaz tādā stipri augstā līmenī. Varbūt tieši uz tiem šaurajiem gabaliem tur atkal vēl, ir pie kā pierast. Savukārt kopumā par to, kāpēc mums arī rezultāts varbūt tik labs. Tie šaurie sarežģītie gabali, viņi ir ļoti svarīgi no stenogrammas viedokļa. Jo tā, kad ceļš iet pa kaut kādu pļauju, kur pilots jau redz 3 līkumus uz priekšu, stenogramma ir būtiska, bet ne tik ļoti. Tajāpat laikā, kad tu brauc pa mežu, kur ir kaut kāda nepārtraukta tramplīna viens aiz otru ar līkumiem, tad tas ceļš ļoti sīki jāapraksta, lai pilots varētu ātri pabraukt. Un ar to šķiet, ka mēs atšķiramies no daudzām citām Latvijas ekipāžām. Mēs ļoti sīki pierakstam stenogrammu un aprakstam ceļu. Es, esmu salīdzinājis mūsu stenogrammu, ar Aivi Eglas stenogrammu, un, ja tā skatās no to kopējo pierakstu viedokļu, man ir 3 reizes garāka stenogramma, it kā viens un tas pats ceļa posms, bet mums ir, es nepārspīlēju ar tām reizēm, tiešām citās vietās pat vēl vairāk, bet kopumā 3 reizes garāk un sīkāk mums tas viss ir aprakstīts. Tas noved pie tā, ka it kā no vienas puses tas ir sarežģīti un grūtāk uztvert, bet, ja tu to panāc un tā uztvere ir, tad atkal savukārt var nobraukt ļoti ātri, un faktiski mēs paši sevi tādā veidā apgrūtinam ar to sarežģīto stenogrammu. Tajāpat laikā, atkal, ja mums viss izdodās, tad atkal tas, ir ātri un labi. Pēter, vai tu esi ievies kaut kādu īpašu jauno stenogrammas veidu priekš sevis? Pirmkārt ir tas, ka mēs stenogrammu vispār rakstam savādāk, kā lielākā daļa Latvijā. Es zinu, ka vēl tāpat kā mēs, protams, mūsu otra komandas ekipāža Māris Neikšāns ar Ringoldu raksta tieši tāpat kā mēs, mums tādā ziņā līdzīgas stenogrammas, bet Latvijā lielākā daļa raksta savādāk. Viņi raksta pēc tās saucamās padomju metodikas, kāds arī pēc laikos bija, bet mēs rakstam tā, kā, es zinu, ka pasaulē, piemēram, Peters Solbergs tādā pat veidā raksta stenogrammu. Īpaši pieraksta veids, tas ir, kā lai to atbildi, ir tā, ka katrs stūrmans stenogrammu priekš sevis raksta tā, lai viņš viņu sacensību laikā varētu perfekti nolasīt un izlasīt un pārskatīt. Es domāju, ka noteikti ir kaut kādas lietas, ko es sev ieviešu, lai man pašam būtu vieglāk, kādā veidā es tur grupēju elementus stenogrammā, kādā veidā es tur kaut ko sev atzīmēju. Jā, man ir, bet tas tiešām ir ļoti individuāli, un viņi ir uzrakstīti priekš manis. Un, kā mēs kādreiz esam runājuši, un es personīgi, ja man kāds cits būtu uzrakstījis stenogrammu, es neriskētu ar viņu braukt sacensībās. Es tomēr, ja es nebūtu viņu pārbaudījis, man tas liekas tomēr pārāk bīstami. Ir visādas niansītes, ko es pats esmu ieviesis, kaut kādus savus apzīmējumus. Daļa tur var būt no iepriekšējā Andas Turmaņa, Edgara Utāna, kas bija pārņemts, bet tad es esmu attīstījis arī tālāk visādas citas lietas, visādas apzīmējumus. Katrā ziņā es domāju, ja kāds no malas paņemt manu stenogrammu, viņš ļoti maz no viņas saprast. Tur ir puķītes sazīmētas. Puķītes nē, bet ir visādas, piemēram, bultiņas uz vienu, uz otru pusi, un atkarībā no bultiņas virziena katram tam simbolam ir sava tā kā nozīme. Un tam ir jāsēž diezgan dziļi jau zemapziņā, lai tādā lielajā ātrumā lasot un tikai uzmetot acis, jo vajag saprast to, ka stūrmans nav tā, ka viņš ir galvu nodūris un lasa visu laiku stenogrammu, tā kā grāmatā, ja mēs sekojam rindiņu par rindiņai. Ir visu laiku jāskatās arī paralēli uz ceļu. Un ir jābūt tam, ka tikai uzmetot acis uz to klādi, uz tiem pierakstiem, tev jau visam tam ir jābūt momentāli uzreiz galvā. Un pie kam jāmēģina arī paturēt prātā jau iepriekšējais līkums, ja pilots gadījumā kaut ko pārjautā, kā reizēm gadās. Un vēl jau jāredz, kas ir nākamais līkums, jo lai tu, vai ne tikai līkums, bet elements, kas varbūt arī kaut kāds tramplīns vai attālums, lai tu zinātu, cik tālu uz priekšu jālasa stenogramma, jo tas ar tāda interesanta lieta ir, ka
nebūtu nav tā, ka es, piemēram, visu laiku lasu stenogrammu, pieņemsim, 100 metrus uz priekšu. Tā nenotiek. Ir tā, ka atkarībā no ātruma, atkarībā no tiem elementiem, tas attālums, cik uz priekšu ir jādod informācija, atšķirās. Tas ātrums, cik ātri lasa uz priekšu, tas priekš braucēji ļoti svarīgi. Ja lasa pa daudz uz priekšu, grūti uztvert stenogrammu, ja lasa pa maz uz priekšu, rodās tāda tā kā nepārliecība, jo, teiksim, braucot lielu ātrumu, ja nezinu, kas notiek pēc tā nepārredzamā līkuma, vai tur ir taisnīti, vai tur ir krustojums, tad tas tiešām tā kā atkal samazina tempu. Tā kā tas ir ļoti būtiski. Vēl pie stenogrammas, ko es gribu pieminēt, ir tas, ka Pēters teica, ka mēs jau rakstam savādāk, bet tad vispār tā globāli kopumā par rallija stenogrammu var būt tā, ka to ekipāžu veido pati priekš sevis. Un galvenais ir tas, lai tu saprastu pats sevi. To, ko tu tur esi pierakstījis. Var rakstīt kaut vai līkumus var sagrupēt alfabēta secībā un pēc alfabēta kategorijas dot līkumiem, attiecīgi, cik viņš ir ass. Tad, ja tu to perfekti pēc tam saproti pats, uztver savu informāciju, ko tu esi pierakstījis. Un tāpatās var ar puķītēm apzīmēt tur kaut kādas bīstamās vietas vai vēl kaut ko. Galvenais par to uztveri, lai tas viss tas izpratne par to, kā tev pēc tam braucot būs jāveido trajektorija lielā ātrumā, kas tev priekšā sagaida, cik laicīgi jāsāk bremzēt, vai cik droši var izbraukt attiecīgo vietu, kas būs pēc tā nepārredzamā tramplīna, vai tur var lekt vai nevar, pa kuru malu, un tos visas nianses, lai to uztvertu un saprastu, un, teiksim, priekšā jau tā kā zīmētos no tā teiktās, no stūrmeņa teiktā jau uzzīmētos ceļš uz priekšu. Tas ir pats būtiskākais. Šobrīd neliela muzikāla pauze, pēc kuras turpināsim sarunu.